Ai, nu ko tu te ņemies un ņemies un ņemies? Nu taču atpūties. Gribas jau, lai viss ir tīrs un kārtīgs, lai spīd un laistās. Nu, jā, nu, bet tev jau te nekas nepieder, tā jau nav tava māja. Es bez darba nevaru. Un tāpat vien tā gulēt un cepināties saulē, nu tā es nemāku. Es arī ne. Te būs tavi tomātiņi un tavi gurķīši. Vai, paldies, pilsētā jau tik garšīgas pa tirgu nevar nopirkt. Šito te vēl ieliec, jā. Zini, tas tāpēc, ka man aug tīrā zemē. Viņa nav piedraņķēta ar kaut kādiem mēsliem, bet ar īstiem kūtsmēsliem. Un Zigītis saliek, kur vajag, ne jau kaut kādus tur mākslīgos. Nu, tas jau laikam pierāda, ka tās senču metodas ir tās labākās. Kāda salātlapiņa? Nē, paldies. Man ir vēl tā vakar dotie. Nu, ja ne tev, tad tavam bruņurupuciņam. Bruņurupuciņam, tam draņķim, lai viņš ēd pieniņu lapas un tad lai vēl priecājas. Nu, kāpēc tu tā izturies pret dzīvu radībību? Es uz viņu esmu tik nikna. Ko tu tieši tad izdarīsi? Mans rupucis, es viņu palaistu, lai viņš steigā, kur patīk, ja nemāk uzvesties. Ko tad Viņš vakar izjauca man randiņu ar Gastonu. Kādā veidā? Nu, izlikās par beigtu. Viņš mūs abus divus apved ap stūri. Tu jokojies. Nu, nemaz. Ko viņš izdarīja? Nu, tas ir garāks stāsts. Es tev labprāt uzcienātu ar kafiju, bet tu jau laikam nevar, tev tie kundes. Ai, nu, zini, kundes pagaidīs. Man arī pienāks mirklīts atpūtas. Ejam, visu laiku nevar skriet, tā var dzīvē garām aizskriet. Gastons bija tik mīļš, tu nevari iedomāties. Un mūzika tik jautri. Un tad, iedomājies, es krītu gultā, un man apakšā kaut kas ciets. Es paskatos, bruņurupucis, ieliedis manā gultā. Es tā pārvījos. Kā tad viņš tur nokļuva? Pats ielīda, vai? Kā lai es to zinu? Varbūt es viņu pati tur biju aizmirsus. Nu, Neko. Es pārbijos, es domāju, es viņu esmu dospiedus. Ko es zeltiņiem teikšu? Gastons aizrāva mūs abus divus pie vetārsta. Un ko tad ārsts? Ārsts apskatījās to draņķi un teica, ka viņam nekas nekait. Pārbijies, tāpēc nekustās. Kas jūs atpakaļ arī? Gastons atveda? Atveda. Tas jau vairs nebija tas. Jā, zini, man arī vienai draudzenei bija tāds kvaukšķis. Un, zini, līdz ko kāds atnāca pie viņas ciemos, tā viņš guļam istabā iekšā un sāk raustīt un plujnīt segu. Un tas nav Gastons, ko? Jā, viņš iet uz kapiņiem. Šodien viņa sievai būtu dzimšanas diena. Viņš katru gadu šajā dienā iet uz kapiņiem pie viņas. Kā es viņu saprotu? Nē, tādā dienā es viņu gan nedrīkstu traucēt. Jā. Nu jā, neko. Es jau arī nekad viņu netraucēju, jo viņš vienmēr grib būt viens un tikai Ko viens. tu teici? Es teicu, ka tādā dienā nav labi būt vienam. Gribas taču ar kādu papļāpāt. Beidz. Bet vīrieši jau nav tik sentimentāli. Ko? Nē, Gastons ir ļoti sentimentāls un jūtīgs. Bet vai dieviņ man tak mājā nav nekā ēdama? Kā tomātu un gurķīši taču tev ir? Nē, ar to nepietiek. Man ir jāskrien uz veikalu. Dod šurpu. Īstenībā man arī ir jāiet. Iesim abas. Iesim abas. Es tā priecājos. Tu varētu biežāk pie manis ienākt uz kafiju. Uzai, pagaidi, es tūlīt. Čau! Čau! Salaboji Zaigai zāles pļāvēju? Jā, tikai iznāca baigi noņemties. Nu, vismaz labi samaksāja. Nu, kā to ņem? 5 slotus samaksāja. Zigi, 5 slotus. Tu tur noņēmies pusi dienas. Nu, viņi man vēl uzcenāja ar kafiju un maizītēm. Nu, bet, protams, ko te viņi domāja, ka tev badā jāmirst? Nē, neko viņi nedomāja. Nu, vienkārši man bija nērti vairāk prasīt. Nu, tā vienmēr, tā kā mums vajag naudu, tad... Nu, tev jau gan labi. Tev ir cenrādis.
Bet, Zigīt, uztais tu arī. Nu, manu darbu tā vienkārši nevar novērtēt. Nu, labi. Šeit, piecīts. Lūdzu. Nu, nav nemaz tik traki. Šodien kopā sanāk 15. Tas tikai būtu tāds aizrādījums, ka tu esi 2 reizes vairāk nopelnījusi. Jā, varbūt arī būtu. Knīpstanga. Labi, es eju augšā dušā. Buču. Nu. Zīgs jau atnāca? Jā, augšā dušā. Naudu tev atdeva? Jā. Zaiga viņam samaksājusi 25 latus. Cik? 25 latus. Tu kaut ko nejauc? Nē, es nu pat viņai aizvedu domāts, viņa man teica. Bet Zigs man iedeva 5 latus. Nu, skaidrs. Mums viņš atmet 5 un pārējos ir iebāž kabatā. Nu, beidz, es tam neticu. Nē, esi naiva. Nu, kam tad viņš tērē to naudu? Nu, es nezinu. Varbūt viņš tev krāpj. Varbūt viņam ir kāda brūta. Zigs tāds nav. Viņš ir augšā dušā. Nu jā, augšā dušā. Ejam, pārbaudam. Mammu! Nāc šurp! Nu, bet mammu! Nāc! Ja mēs viņam jautāsimies, kaut ko uzzināsim, viņš mums neko neteiks. Un viņam radīsies aizdomas, un tad vispār viss gali būs ūdeni. Un tā tas... Nu, ko es teicu? Tiešām melo. Un varbūt jau sevi. Un es kā muļķi viss viņa lūgums izpildu. Tam naudiņ, šim naudiņ, tad par materiāliem, tad par instrumentiem. Pa sīkumiem vien aiziet 100. Kāpēc jūs to kombinizonu paņēmāt? Tas viņa speciāli nomet zemē, lai gultsvēdi nesasmērētu. Kas tas ir? Nauda. No kurienes? Droši vien no manas bikšu kabats izvilkāt. Jā, Zigīt, izvilkām. Jā. Kur tu to ņēmi? Nozagu! Zigi, lūdzu, nemelo. Ziku, man ir apriebies. Es neesmu nekāds bērns, kam var iedot 2 latus salčukām. Pilnīgi visi zina, ka man nav naudas. Pat bomži. Viņi man pat pie veikala 20 saņus neprasa. Nu, ko tu runā, ka tev vajag? Es tev vienmēr iedodu. Ko tu man iedod? Ko tu man iedod? To, ko es pats sen esmu nopelnījis, to tu man atdod atpakaļ? Kam tev, Zigi, nauda? Pasaki, brūtēm. Jāzina. Ja? Pērku viņām. Gredzenus, kaklarotas, auskariņus arī nopērku. Labi, tev ir mīļākā. Par ko tagad tas tracis ir? Ko? Par tiem 20 latiem? Nē, ne jau par naudu ir runa. Runa ir par kaut ko citu. Runa ir par to, vai mēs tam varam uzticēties, vai mēs nevaram. Jā, Zigi! Tur jau tā lieta, ka man ir apriebies, ka jūs kontrolējat katru manu soli. Es to vairs nepieļaušu. Skaidrs jums abām? Zigi, lūdzu pasaki, kura ir tava mīļākā? Es nemaz netaisos atbildēt uz taviem debiliem jautājumiem. Skaidrs tev? Pasaki! Pamācies malā! Viss pazūd no manām acīm! Zigi! Ko? Uz kurieni? Prom! Pavisam! Atā! Zigi! Zigi! Uz kurieni manā rītiklē tā pliks bez naudas? Nu, bet... Nu, kur tu atkal skriesi, ko? Kur tu skriesi, ko? Nepietiek, ka tu vakar jau man randiņu izjauci. Vai man tā kartupeļi jāliek? Tā, tagad liksim tu aizēties kartupeļus, jā? Tas nebūs ilgi, 10-15 minūtes un būs mīksti. Bet ar garšo viss, kas ir mīksts, vai ne? Nekrietnelis. Zigi, pagaid, nu kur tu iesi? Nezinu, kaut kur prom no jums abām. Nu, bet pagaid, lūdzu, apģērbies taču, nu tad, ka nevari tāds iet. Es aiziešu pie Gastona, viņš man iedos drēbes. Zigi, tev nederēs, nu ko tu runā, nu Zigi! Kā tu domājies, rakāties pa manām kabatām, ko? Es vēl saprastu tavu muteri. Un kas tas pa stubām iedomā par kaut kādām mīļākajām? Bet ko man domāt? Ko?
Es saprastu, ka tu vēl manai mātei melo par naudu, bet ne jau man. Un tāpēc uzreiz man ir cita? Nu, bet ko man domā, Zigi? Nu, pasaki, nu, kam tev tā nauda? Man viss nenāc man līdzi. Nē, nu, Zigi, nu, pagaidi. Es man mieru. Nu, Zigi. Kāpēc tu nelāc? Lūdzu, nu. Nelai man klāt. Nu, beidz taisīt kaudu. Zigi, taču kaimiņi. Apniņķi, līdz kākām biedreiz. Meklē sev citu tūru. Zigi. Tā olas baltumu atdalam no dzeltenuma, dzeltenumu klāt piespienam, baltumu mēs vēlāk saputosim stingrās putās. Tā, piespienam un olai liekam klāt smalki sagrieztu baziliku, pēc tam būs ķiploks, sāls un pipari pēc garšas, un tagad kamambēru. Kubiciņos sagrieztu kamambēru. Kartupeļi būs tūlīt gatavi. Un ko tu man skaties? Ko tu skaties? Tev es negatavoju neko. Gastons! Gastons! Gaston, pagaidi, es tūlīt izskriešu pie tevis. Pagaidi. Nu. Cik. Man Dainavīte pateica, ka tev šodien sievai dzimšanas diena. Nu, bija faktiski. Jā. Es jau arī savu Jānīti bieži atceros. Ja, nu pareizi, Katarienai kapsvētkos. Mēs jau faktiski labi dzīvojam. Ko tu tur piedzima puika, meita, ne? Nu, ieiesim iekšā. Es zinu, gan tā, ka bija samēģējis uz mājas pusi. Tu zini, es gatavoju kamambēra biezpiena sacepumu ar kūpināto šķiņķi. Man tā viss ir gatavs, tikai krāsnī jāiešauj. Ko tu gatavo? Kamambēra biezpiena sacepumu ar kūpināto šķiņķi. Tas bija brangā uz kodienu. Nu tad iesim, pieminēsim. Nu, labi, vai man tikai priekš tevis man nekā nav Nevajag, man viss ir. Paklau, es šito kaut kur... Tur, pat pie durvīm. Ja? Nāc tik šurpu. Nu, labi, noliks te. Nu, Zigi, pagaidi. Nu, ko kaimiņi domās? Man vienalga. Bet tev kauns nebūs. Es aizbraušu kaut kur prom. Nu, uz kurieni? Nezinu, prom no tevis un tavs trakās muteres. Nu, bet, Zigi, man Zigi? arī nepatīk, ka mamma mūs kontrolē, ka viņa iejaucās mūsu dzīvē, ka viņa skaita katru santīmu, ko mēs izdodam. Kāpēc tu neko nedari, ko? Nu, bet Kāpēc tu viņai to nepasaki? Mēs dzīvojam viņas mājā. Zini ko? Ja viņai nepatīk, ka mēs tur dzīvojam, tad ejam prom. Zigi, tev tiešām nav neviens. Zini, kāpēc es paturēju to 20? Zini, kāpēc? Nāc, lai paroju. Lai tev dāvanu nopirkt kāzu jubilejā. Zigi, piedod. Zigi, piedod. Labi. Es tev varu piedot, bet uz to māju atpakaļ es neiešu. Tu paskaties, par ko mēs esam pārvērtušies. Mēs tā gribējām, tā kā precējāmies. Ko mēs darām? Mēs strādājam, vergojam pie tavas muteres dārzniecībā. Visu, ko nopelnām, atdodam viņai. Un ja es kaut ko papildu nopelnu, man to pašu atņem. Bet, Zigi, viņa nav ļauna. Viņa nav ļauna. Un ja mums vajag naudu, viņa iedos. Man ir apriebies prasīt savu naudu. Es tā vairāk nedarīšu, skaidrs? Tagad izvēlēs es vai tava mutere. Nu? Protams, ka tu. Protams, ka tu. Ejam mājās. Zigi, ejam mājās. Ejam. Nāc. Tu viņu neredzēji? Lai skatās. Un tagad pipariņas pa virsmu. Zentiņi vispār Un šaujam krāsnī. Nu, labi, ka tevi ne. Sēdams, šaus krāsnī. Muļķi vecais. Es Zentiņi tiešām tevi abrīnoju, godavārds. Par ko? Ne par to tavu pacietību un visu to te. Ai, ja jau darbiņš patīk un sokas, tad laiks paiet nemanot. Tu zini, iznāk viens baigais altruisms, man jāsaka tāds. Kas tāds? Nu, tas ir tikpat sarežģīts kā tavs kamambērs. Nu, tas ir tad, kad visiem citiem atdod. Nē, kā nebūs, es pat terēdīšu. Klausies, zini ko?
Pieminēsim ārā. Pieminēsim. Tā glāzītes ir tur starpī. Es paņemšu. Ai. Krika. Ai, nu labi. Tad par mūsu tā teikt. Nelaiķīšiem maniem. Tas saka, aiziet jūriņā. Stīmers. Tev nevajadzētu apģērbties. Māmu, mēs aizejam. Uz kurien? Pavisam. Jā, mēs izvācamies, un jūs varat meklēt savu citus muļus, kas vergos pie jums dārzniecībā. Nu, beidziet te jokoties. Nē, māmu, nopietni. Jā, mēs pie jums vairs nedzīvojam, viss punkts. Mēs īrēsim. Kas dzīvoklis noskatījuši, vai? Nē, mēs paliksim pie Gastona. Nu, beidziet, nedariet man kaunu. Kas mums ir iekodis? Māmu, mums ir apnicis. Tu visu nosaki, kā mums dzīvot, cik mums tērēt. Nu, kurš to var izturēt? Nu, bet no kā tad jūs dzīvosiet? Labi, nevajag man šito demagoģiju, ja? Labs strādnieks ar uguni nevar atrast. Un naudas mums tāpat būs vairāk nekā tagad. Vai ne? Viss, Dace, ejam, kravāties. Ejam! Jums nekā nav, ne jums ir nauda, ne jums ir darbs. Ko jūs lika pakaļ jums ir tikai? Kad tam būs gatavs? Pacieties, tūlīt būs gatavs. Taisnība. Vai jā. Ir tak savs labums, ka bērni lieli, vai ne? Nu, kāds tad tu domā? Nu, nav par viņiem tik daudz jārūpējas, var padzīvot atkal sev. Nu, tas jā, protams. Nu, ja nav tā kā tavējie aizskrien tik tālu prom, nu tad gan. Nu, jā, nu. Tad ir jāmeklē kāds otrs blakus. Paldies, paldies. Citādi tak vienam ir skumji, vai ne? Nē, tu zini, nē. Es kaut kā... Nē. Nu, bet, es ja kāds tev- nepārdzīvoju. Kāds tev katru rītu uztaisītu brokastiņas, pusdienas, vakariņas? Jā, nu tas, protams. Cik tā vieta? Tad iedzersim par to, lai katram no mums blakus būtu otra pusīte. Mīļie, mani jauni izdomāja šiet prom. Ko lai es daru? Dievi, nu kurš? Nu, lai tak viņi iet, lai dzīvo savu dzīvi. Nu, ko tu par to uztrauc? Bet kas strādās dārzniecībā? Un ko es vien tajā lielajā mājā ieslokšu? Nu, varbūt nevajadzēja tik lielu māju celt, ko? Man kaut kas ir jāizdomā. Man viņi ir jāaptur. Nē, vienreiz tam bija jānotiek. Mēs tā kā tāda nabaga radinieciņa, zini. Klausam tikai vienam viedoklim, viņas viedoklim. Mēs tā kā tādi auni, mūsu domas. Ko tu stāvi krāmē? Mantas taču. Šķiro, ko tu ņemsi līdzi, ko tu neņemsi. Paklau, mums nevajadzētu mazliet nomierināties. Nu, ko tu, Zigīt, atkal pārdomā? Nē. Nu, re. Saproti, nu, naudas jau mums nav, bet lai kaut ko noīrētu. Nu, Bet kā tu taču teici, ka mēs pie Gastona varēsim palikt? jā, protams, uz pāris dienām jau varēs palikt, bet, nu, padomā pati, kā tur būs. Nu, viena toalete, viena vannas istaba un darbu jau uzreiz ar tā neatradīsim. Varbūt Gastons mums var kaut ko aizdot? Jā, protams, var. Tikai, nu, rēķinies ar to, ka tas kaut kad būs jāatdod. Un te jau var nemaz tik slikti jau nav. Paga, Zīga, uz ko tu velc? Nē, nu, es saku tikai to, ka es jau ar tavu māti sadzīvoju diezgan labi, ja paklausās kādas citiem tās sievas mātes. Zigi, tu pats šito visu iesāki? Nu, jā, es zinu. Nu, man jau var nepatīk, ka man visu laiku nav naudas, bet, nu, ja ar tām finansēm kaut kā varētu vienoties, nu, tad jau mēs varētu sadzīvot diezgan labi. Nemokies, paņem čarki. Jā, viens ir jāpaņem. Tāds stress! Nu,
Nu, varbūt tiem bērniem vajag arī drusku piekāpties. Iedomājies, viņiem nekas nepatīk. Nekas, pilnīgi nekas. Jā. Ka es komandēju, ka es naudas lietas kārtoju, ka es viņiem darbu sagādāju. Es domāju, ka viņi paši ne ar ko netiks galā. Es nesaprotu. Kā tad jaunie tagad prot krāt un taupīt? Ak, Dievs, viņi vieglprātībā izšķiedīs visi. Būs ķirļi, pirļi un pirļi ķirļi. Nu, pašiem vien nebūs. Tu mūs lai šķiež. Nu, bet varbūt tā naudiņa, ko viņi nopelna, lai paliek pašiem. Jā, tas, Par to jau arī tagad tas kara cirvis ir pacelts. Ko tu vienmēr gribi ņemt uz to savu masu? Tu taču esi sieviete, nu? Vismaz Zigiem tu vari kaut kā tā mīļi piebraukt, nu? Pačubināt, palolot. Tu neatceries, kas mums pašiem patīk. Jā, var jau būt, ka es savā aizņemtībā arī esmu nedaudz pāršāpus par strīdu. Es saviem bērniem padomus nekad nedodu. It nemaz? Ne. Nu, lai viņi paši izlem, kas un kā. Es tikai paprasu, kā būs labāk. Nē, nu, tad jau būs jāiet un jāmēģina runāt. Varbūt, ka viņi tagad ir nomierinājuši un pārdomājuši. Es tavā vietā daudz necerētu, bet katrā ziņā dzēles vajag kalt, kamēr karsta, zini. Nebaidi. Ja viņi aiziet, tad mans biznes ir ķurļi, purļi un sacepums. Sacēlās kāds pret to ģenerālu Brunčos. Es jau gaidīju, cik tā ilgi cietīsies. Uzmanīgi karsts. Karsts. Es uz mirklīt uzskriešu augststāvā, bet tu jūties kā mājās. Es jau jūtos. Paldies, 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 paldies. Es jau jūtos. Gaston! Nu labi, tad taisi to čemodānu ciet. Jā. Klau, bet ja mēs tomēr neejam, mamma nebūs dusmīga. Viņa mūs tomēr var... Nu, mēs varam pateikt, ka paliekam uz kaut kādu laiciņu, kamēr atrodam savu dzīvoklīti, kaut kā tādu. Zigi, Dacīte, mīļie bērni, vai tad jūs nepārsteidzieties? Ne, ja mums atņem pēdējo latu, tad ne. Es atnesu atpakaļ. Lūdzu. Nu, 2 cilvēkiem ar 20 latiem mēnesī nav tā kā pa īsu. Jūs varat paturēt to naudiņu, ko nopelnat par manikīru, par remontiem, visu, ko ārpus mājas nopelnat, paturiet, lūdzu. Pēkšņi? Kur tad tu agrāk biji? Nu, es domāju, ka mēs tā draudzīgi... Nu, mēs varam palikt, bet ar vienu noteikumu. Nu, kādu? Nu, ka jūs mums maksājat algu par to, ka mēs strādājam jūsu dārzniecībā. Ja ne, mēs tūlīt patējam prom. Čemodāns jau ir sakrāmēts. Ja ne? Jā. Labi, lai notiek. Tikai liekiet nost tos koferus. Ne santīmu jūs nedabūsiet. Te ir mana māja un mana teikšana. Ko? Krāmējam koferi?